Sveiki, mani sauc Marks Ozolenkevičs, esmu mācītājs, viens no Jelgavas Arsēju draudzes. Un šodien kopā ar mani Arturs Višonaks. Tā kā mums ir prieks, ka arī es varu uzdot jautājumus Artūram, un tāpēc iesim pastaigā. Tātad, kur tu esi dzimis, Artūr? Es esmu dzimis tādā vietā, ko sauc Mūrmuiža, starp Vilci un Ziedkalni. Tad es piedzīvoju pie savas omītes dzīvoklī. Tā gadījās netikām līdz slimnīcai. Es tieši prasīju, vai Mūrmuižā vispār ir slimnīca, tāpēc es labi, ka tu izskaidrojies reizi. Kāda ir tava mīļākā vieta Latvijā? Droši vien ir daudz mīļas un jaukas vietas, bet vienmēr ir patīkami atgriezties mājās, un manas mājas ir Jelgava. Jelgava, ok. Un vienā teikumā, kā tu sevi raksturot? Jā, droši vien tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Viegli ir uzdot kādam citam, bet, kad tu sāc to pavērst uz sevi, es cenšos, tā kā es skatos personīgi, es cenšos būt mērķtiecīgs, neatlaidīgs, vai vienmēr man tas izdodas, to droši vien jāspriež ir debesu tēvam, bet es cenšos ar Dieva žēlastību. Kā tu raksturot savu dzīves jēgu? Mana dzīves jēga divos vārdos, kā es to teicu 20 gadus atpakaļ, Jēzus Kristus. Viņš izmainīja manu dzīvi, viņš turpina to darīt, mainīt mani no iekšienes, un es ticu, ka ar Dieva žēlastību es kopā ar viņu sasniegšu galamērķi. Amen. Un kā tu tagad redzi, jo šodien tu uzreiz prasa, par ko tu esi pateicīgs šajā brīdī dzīvē? Kas nāk tev pirmais prātā? Droši vien tas, ko es jau teicu, ka Dievs ir izmainījis manu dzīvi, jo tad, kad es lūkojos savu dzīvi atpakaļ, es zinu, ka reizēm saka, ticīgie atpakaļ neskaties, bet ir vērts paskatīties atpakaļ un redzēt, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un tā ir mana milzīga, tā ir mana vislielākā pateicība Dievam, ka Dievs ir izmainījis manu dzīvi. Un kāda tev mīļākā grāmata? Man jāatbild šo jautājumu, tad noteikti tā ir Bībele, kas ir tiešām dienasčā maize manai ikdienai. Un cik gadus jau tagad tu esi mācītājs? No 22. gada. 22. gada? 22. gada. Es nemaldos, jūlijas bija vai jūnijas? Tas varēja būt jūlijas. Jā, re, tad būs 4 gadi būs. Pēc kā tu ilgojies? Es esmu piedzīvojis neskaitāmas reizes, droši vien nevar saskaitīt un nevajadzētu saskaitīt un mērīt arī ne ar citiem Dievu klātbūtni savā dzīvē. Un tas ir tas, pēc kā es ilgojos atkal un atkal. Tad jau gan izvērt atbildēs uz nākošo jautājumu, vai tev ir svarīgs Dieva tuvums tavā dzīvē? Absolūti. Esmu atkarīgs no Dieva klātbūtnes, tāpat kā visi citi Dieva bērni. Amen. Un tava mīļākā Bībeles rakstu vieta? Man varbūt nav viena no mīļākajām, bet man ir daudz mīļas Bībeles rakstu vietas. Un viena no tām ir, ko es citēju, kad es tevi intervēju. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, pasaules uzvarējis. Jo es savā dzīvē esmu gājis dažādām bēdām cauri, un es zinu, ka Dievs ir bijis uzticams, un viņa roka ir bijis pār manu dzīvi. Amen. Un kāpēc tu ar mani sarunājies šobrīd? Man ir prieks ar tevi sarunāties. Tu esi mans brālis Jēzu Kristu, un ir prieks patiešām runāt par to, ko Dievs dara. Amen, amen. Un tad tava mīļākā dziesma? Viņš Izraēla varenais. Viņš Izraēla varenais. To esmu dzirdējis, Artur. Jā, to esmu dzirdējis. Tikai šī nav mana dziesma. Kur meklēt mieru bēdās? Droši vien, kad es atbildēju uz to iepriekšējo, ka Jēzus teica, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, es pasaulē esmu uzvarējis. Es kā Dieva bērns arī piedzīvoju to, ko es savā dzīvē esmu, kam gājis cauri, varu tikai apliecināt to. Es nevaru runāt par citiem, es runāju par sevi, ko esmu piedzīvojis, un es varu teikt, ka mans patiesais miers ir tikai Jēzu Kristu. Un kur tādā gadījumā nemeklēt? Noteikti ne atkarībās pasaulē, jo tas ir, ziniet, es to saucu kā tādu plāksterīti. Tas ir tāds īslaicīgs. Tu vari aizmirsties alkoholā, dažādās atkarībās, bet tu joprojām būsi grēka purvā. Amen. Un kā ar lūkšanām? Lūkšanas. Dievs atbild uz lūkšanām? Dievs noteikti atbild uz lūkšanām. Es esmu to piedzīvojis savā dzīvē. Un tad varbūt padalies ar vienu no savām atbildētajām lūkšanām? Ļoti daudz ir atbildēts lūkšanas, un viena no tām es esmu pats personīgi piedzīvojis, ka Dievs man dziedina. Dievs dziedināja manu sirdi. Dievs dziedinājis ir manas kaitas, manā ķermenī. Un
es to nevaru aizmirst, es to nevaru izmest, es to no tā nevaru atteikties. Ja, tu pats esi to baudījis uz savas ādas, un es zinu, ka tur nebija ārstu iejaukšanās, tā bija Dieva pārdabiskā iejaukšanās manā dzīvē. Amen, slāv Dievu. Nu, noteikti katram mums dzīvē kāds īpašs notikums, vai kas tas bijis, dažādas lietas, ko mēs neaizmirsīsim. Kas tādā gadījumā ir tas notikums tavā dzīvē? Es nekad neaizmirsīšu, kad man bija aptuveni 11 gadi, kad pie manis piestāja oranžu busiņš un man pastāstīja par Jēzu. Tas ir īpašs notikums manā dzīvē. Vai šis oranžas busiņš vēl brauka apkārt? Nē, viņš ir jau sagriezts un lūžņos, es nezinu, varbūt jau pārstrādāts. Vai tu tici Dieva pārdabiskiem spēkam? Viennozīmīgi, jo esmu to piedzīvojis. Tas arī tev atbild, kāpēc, jā? Jā, pilnīgi noteikti, jo es to savā dzīvē esmu baudījis un redzējis, un es ticu ar Dieva žēlstību to piedzīvot un redzēt vēl vairāk. Un kāpēc tu esi mācītājs tagad? Jo tu 4 gadus. Es kādreiz no tā vispār bēgu. Bēgu no iespējas sludināt, no iespējas runāt, jo es savā ziņā esmu kautrīgs pēc dabas. Es labāk paklusēšu, pasēdēšu, bet tad, kad Dieva uguns deg tavā sirdī, tu citādāk nevari. Amen. Un kā ir būt mācītājiem? Tas ir svētīgs aicinājums, bet tas ir ļoti atbildīgs, reizēm sarežģīts. Daudz ko prasa no tevis, bet es ticu, tad, kad mēs esam īstajā vietā, īstajā laikā, un tas ir aicinājums no Dieva, tad ar Dieva žēlstību un ar Dieva svētību mēs varam piepildīt to, ko Dievs ir paredzējis. Gan manā dzīvē, gan arī citu cilvēku dzīvē. Un kā tev liekas, kas ir tas, kas mums traucē patiesībā tuvoties Dievam? Es domāju, tas laiks, ko mēs paši piebāžam ar visādām lietām, kas ir nevajadzīgas. Tu pats zini, ka bieži vien mēs satrunājamies un sakām, man nav laika. Tāpēc, ka mēs nespējam sakārtot prioritātes savā dzīvē. Jā. Un kur Dievu var atrast? Vai baznīca ir labākā vieta, kur atrast, vai kaut kur citur meklēt Dievu? Es domāju pat šeit. Ir šeit? Jebkur. Jebkur. Tikai piesauc viņu vārdu. Amen. Un kā tev liekas ar šiem cilvēkiem, kas tā saka tev, Artur, nespied man. Man vēl ir laiks, esmu jauns, ļauj man izdarīt savas lietas un beigās es taču tam Dievam pievērsīšos. Ko tu teiktu viņam? Mums rītdiena nepieder. Es zinu vairākus cilvēkus, kur šodien viņi nav dzīvi. Jauni cilvēki, kas kādreiz ir smējušies pat par mani, par cilvēkiem, kas tic Dievam, un viņš šodien nav. Tāpēc es domāju, ka ir vērts apstāties savā skrējienā un padomāt, ka tomēr mums rītdiena nepieder. Amen. Un tad, kāpēc tad liecināt cilvēkiem par Kristu? Pirmkārt, tā ir pavēle. Kristus pavēle. Un otrkārt, tad, kad es skatos savu personīgo dzīvi un redzu, ka bija kādi, kas izkāpa no savas komforta zonas un man liecināja, es nevaru atļauties vienkārši iet tēlēni sakot pa dzīvības ceļu un raudzīties uz visiem pārējiem, ka viņi iet bojā. Man ir jāiet un jārunā. Amen. Daudz bieži vien saka, tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi negrib evaņģelizēt, ir bailes. Kāpēc mēs baidamies stāstīt par savu ticību? Es domāju, ka viens no iemesliem, ko arī es pats esmu piedzīvojis, ka cilvēki neieklausās tevī. Viņi tevi atraida, izsmēj, un tad reizēm mēs nolaižam rokas un mums liekas, ka nav vērts, bet neatkarīgi no tā, ka tev ir bijis tāda pieredze, tev jāturpina sēt. Bet, vai cilvēks nevar būt labs, censties, dzīvot skaisti un vienkārši viņš netic Jēzum tāpat tik debesīs? Vai nav tā, vai tiešām tikai viens ceļš, vai cik ceļi debesīm ir? Tu atceries, kad Jēzum bija saruna ar Nikodēmam, viņš teica, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Pretējā gadījumā tu netiksi debesu valstībā. Tu nevari būt vienkārši it kā labs cilvēks. Jēzus teica, ka tikai Dievs ir labs. Tev var šķist, ka tu esi labs, bet ja tu savu dzīvi neesi uzticējis Jēzum Kristum, tu ej pazušanā. Amen. Ko nozīmē, kad Bībelē raksta neapreibinies ar vīnu, bet topiet gara pilnu? Kāds ir tapt gara pilnam? Es domāju, ka pirmkārt mēs varam to ņemt burtiski un arī pārnestā nozīmē, ka mēs varam apreibt ar šo pasauli, ar visām šīm pasaules lietām, kas mūs valk projām no Dieva. Es ticu, esmu pārliecināts, ka vienīgais veids, kā mums būt piepildītiem ar Dievu garu, ir uz ceļiem. Tu atceries notikumu, kad apustuļiem aizliedz sludināt evaņģēliju. Viņi sanāca kopā, viņi pielūdz Dievu, un tur rakstīts, ka viņi visi kļuva svētā gara pilni. Amen.
Amen. Vai Dievu var sajust un piedzīvot, tā kā tas būtu jāilgojas pēc tā vispār? Vai? Noteikti. Ja tev ir ilgas, ja tev ir slāpes, mēs noteikti piedzīvosim viņu. Nu, Artur, kur mēs tevi varam dzirdēt un atrast? Tagad varat jūs mani dzirdēt, tagad es ar Marku runāju. Šad tad var dzirdēt kaut kur kādās draudzēs Latvijā. Pamatā esmu Jelgavas Vasarsvētku draudzē. Un, kā jau arī Marks teica, kaut kur Jelgavas ielās. Un tagad dod mums mazu novēlējumu konkrēti, ko tu gribi pateikt mums skatītājiem? Ļoti īsi. Ilgojieties pēc Dieva godības savā dzīvē un jūs piedzīvosiet. Amen. Paldies, Artur. Paldies tev, Marka. Svētības. Svētības.